Pavasaras saulgrieži, rudens saulgrieži. Nu, jūs neesat ievērojuši, ka brīžiem jums liekas, ka tas laiks ir skrējis, bet jūs paskaties pulkstenī, nav viss. Kaut kas ir savādāk nekā kādu laiciņu atpakaļ. Nu, tā trakā skriešana jau iet uz beigām. Lēnāk, lūdzu. Nekur tālu jau nevar šodien aizskriet. Un ja jums nav kaut kā bail, tad pasakiet kaut vai sev, no kā jūs baidaties. Ir svarīgi pret sevi būt godīgam. Nu, var ar sevi parunāt, pastrādāt ar sevi. Nejaucieties citu cilvēku dzīvē, arī savu bērnu dzīvē, ne. Ļaujiet, lai viņi paši pieņem lēmumus. Es nerunāju par maziņiem, par kuriem mums vēl ir atbildība, bet es runāju par tiem, kas ir izauguši. Es ļoti daudz saku paldies. Es saku paldies Putinam, ka viņš iemācīja, ka Latvijā ir vajadzīga kārtība un puišiem jāiet armijā, nebūtu šī kara, nekas jau nebūtu noticis. Nu, paldies Trumpam, atmodināja Eiropu, arī kaut kas jau notiek. Visi bija tādā kā miegā iemiguši. Nē, nu te jau viss, nu tik labi jau pasaulē nekad nav bijis. Tie arī bija meli. Vēl joprojām pasaulē norit kari lielāki un mazāki. Vēl joprojām mirsta bērni, veci cilvēki. Vēl joprojām ir vardarbība pret sievietēm. Visāda veida vardarbība. Kur tad tam ir tik labi kā nekad? Nu, pagriežam to vēsturi atpakaļ, paskatāmies, nekas jau daudz nav mainījies. Bet ir viena lieta, kam noteikti ir jāmainās. Teikšanu un varu vairs nevar dot veciem cilvēkiem. Jo viņi ir tik varaskāri, tik mantkārīgi. Un viņi nedomās priekš, jo viņiem tā priekšā jau nemaz nespīd. Nebūs. Bet viņi grib. Gribēt jau var. Atcerieties to krievu pasaku par kašai nemirstīgo. Ko viņš darīja? Viņš pārtika no jaunu meiteņu enerģijas. Tā to var iztulkot. Un kas tad viņu nolika pie vietas? No jauneklis taču. Un kas tad bija tā viņa dzīvība? Nu, olā maza adatiņa. Viņa atliek tikai krikšs. Pārlaust. Turpat nevajag nekādu ieroci. Tur tik vajadzēs gribu. Un kas tad ir mīlēt? Tas nozīmē dot, nedomājot, kas man par to būs. Es neesmu pirmā, kas par to runā, par to ir agrāk runājuši ļoti daudz cilvēku. Un ne tikai sievietes, arī vīrieši. Bet šodien visas tās attiecības vairāk ir kā tirgus laukumā. Es tev, tu mani, ja tu tā nē, tad es šitā nē. Un tad apstājieties. Tā nav patiesā dzīve. Patiesā dzīve ir ļoti vienkārša. Bet mēs paši sarežģam to visu. Jā, 30 gadu atpakaļ mums ļoti aktivizējās ekstrasensi un no Krievijas brauc, no kurām vietām tik nebrauc iekšā, un tas tev to nodarīs, tas tev šito nodarīs. Nē, ejiet tie spoguļi, paskaties, vainnieks tur stāv. Tur otrā pusē, tie esam mēs paši. No mums atkarājās, vai mēs to dievdoto izvēli izmantojam, vai nē. Tāpēc nevajag zākāt ne valdību, ne tautu, ne kaimiņus, un sevi arī ne. Parasti nožēla jau nāk, gandrīz tad, kad pa vēlu. Bet dariet agrāk. Atzīstiet savu vainu, kāpēc šodien tādās mokās vecā paudze, kur vienkārši nevar nomirt, jo viņiem tās lepnības ir par daudz. Vajag parunāt ar tiem jaunajiem. Nevis tikai nosodīt. Katrai paudzei ir savs laiks, katrai paudzei ir sava dzīve.
Un tā pasaule jau ir domāta, lai viņi attīstītos. Protams, tam, kam jaunība bija 50 gadus atpakaļ, nu, padomājiet šiem, kam šodien 20, tā ir viņu jaunība. Nu, viņi arī, kā viņi varēs saprast, ja viņiem pašiem nesāpēs? Viņi nesapratīs. Viņi vainos tos, kas viņiem neļauj to soli spērt. Es nerunāju par muļķībām. Es runāju par izvēli. Un beidzot arī ģimenē jāsāk runāt. Un nevajag apvainoties un aizvainoties, no tā tikai slimības rodas. Mēs esam ārkārtīgi dažādi. Un labi vien ir. Bet viena lieta es jums likšu aiz auss. Padomājiet, cik mums Latvijā ir tīru latiešu. Atā!